Un šī ir mūsu vakar 5. cīņa pēc amatieru boksu noteikumiem. Lūk, arī pirmais šīs cīņas dalībnieks. Viesis no Tallinas, no Igaunijas. Rains Karlsons, tikai 21 gadu vecs boksers. 2012. gada pasaules universitātes uzvarētājs, tad pasaules čempions studentiem. Smagajā svara kategorijā līdz 91 kilogramam. Pieredzējis un titulēts boksers, neskatoties uz savu jauno vecumu. Tad redzam atšķirību no amatieru un profesionālā bokseriem. Tad šie bokseri ir kreklos. Viņi būs arī boksu maskās, kā arī cīmda arī atšķirās. Amatieru no profesionālajiem cīņiem atšķirās. Cīņas formula 3 raundi pa 3 minūtēm. Un lūk arī pēdējo gadu labākais Latvijas amatieru boksers. Tūlīt pēc dažām sekundēm dosies ringā. Tas būs Nikolais Grišuņins no Ventspils. Pēdējās dekādas, pēdējo 10 gadu titulētākais Latvijas amatieru boksers. 12 reizes kļūst par Latvijas čempionu. 2006. gadā Itālijas salā Sardīnijā izcīnīja Eiropas Savienības čempionu titulu. 2008. gadā Anglijas pilsētā Liverpoolā izcīnīja bronzas medaļu Eiropas čempionātā. Divreiz Nikolais Grišuņins izcīnījis bronzas medaļas pasaules kausa izcīņās. Un pavisam nedaudz, diemžēl, Nikolajam trūka, lai kvalificēties 2012. gada Londonas olimpiādei. Lūk, Nikolais Grišuņins, 29 gadus vecs, titulētākais Latvijas amatieru boksers. Bokseris, 21 gadu vecs, vairāk kārtējs savas valsts čempions, 2012. gada pasaules universitātes uzvarētājs. Lūk, Rains Karlsons. Amatieru ringā aizvadījis 102 cīņas, guvis 86. Ļoti labi cīņa, bilants 102 cīņās, 86 uzvaras Rainam Karlsonam. Jauns, bet jau pietiekami titulēts un pieredzējis boksers. Lūk, arī Nikolais Grišuņins. 8 gadus vecāks par Karlsonu, daudzreiz titulētāks. Bet, kas jāsaka par Nikolai Grišuņinu, redzam, viņš ir krēls. Nikolais Grišuņins cīnās pusmagajā svara kategorijā līdz 81 kg, tajā laikā, kad Rains Karlsons ir smagsvars 91 kg. Uz šo cīņu, pat cik tā nav titula cīņa, bokseri vienojās tātad uz vidējo kompromisu svaru. Sarunē, kad Igauns svērs ne vairāk par 85 kg, Nikolais Grišuņins ikdienā svēr 84 kg, tāpēc uz šo cīņu, neskatoties to, ka viens ir pusmagsvars, otrs ir smagsvars, abi bokseri ir apmēram tikai 1 kg cīņu starpība. Redzam, augumā abi bokseri ir ļoti gari. Koļam ir augums 1,90 cm, Raina Karlsona augums ir 1,93 cm. Tātad divi tādi ļoti gari augumi, tehniski boks piekritē. Redzam, Grišuņins sarkanajā kreklā, sarkanajos šortos, sarkaniem cimdiem ir krēls. Amatieru boks, pasaules līmeņa. Pilnīgi bez nekāda pārspīlējuma pasaules līmeņa boks, tad pasaules čempions studentiem cīnās pret Eiropas Savienības čempionu amatieriem. Nikolam Grišuņinam vienmēr bijušas ļoti ātras rokas, ļoti ātri izpildu sitienu sērijas, 3-4 sitienu sērijas, veiksmīgi aiziet, izmantojot savu krēļu priekšrocības, veiksmīgi aiziet no pretinieka. Ļoti reti Nikolajam gadās cīnīties ar pretiniekiem, kas ir augumā garāk par viņu. Šajā cīņā Rains Karlsons ir tieši tāds. Raina Karlsona vecākais brālis Ainārs Karlsons ir vairāk kārtējais Igaunijas čempions pusmagajā svarā. Vairāk kārtīgi ir cīnījies pret Nikolai Grišuņinu 5 reizes. Nikolais ir ticies ar Rainu vecāko brāli. Sīvās cīņās Nikolais ir uzvarējis. Uz šo šovu šajā cīņā Nikolajam arī tika piemeklēts Ainārs, tika menedžēts Ainārs, bet Ainārs devās uz treniņu nometni
Krievijā, gatavojoties pasaules čempionātam, kas notiks šī gada oktobrī Kazahstānā. Tāpēc šī šova organizatoriem vienojoties par kompromisu svaru starp šiem diviem bokseriem, Ainārs tika aizvietot savu jaunāko brāli Rainu, kurš ir nemazāk titulēts. Ļoti labs boksers. Redzam, arī Rainam ir ļoti ātras rokas. Pašais gan nedaudz ātrumā Nikolais viņu apsteidz. Varbūt Rainam vajadzētu izmantot savu svaru priekšrocību, tomēr viņš ir naturāls smagsvars. Labi sitiena apmaiņa. Labi ar labo roku izdevās Rainam aizsniegt Nikolai, un redzam jau asins no Nikolai deguna. Un tagad ļoti bīstams stūrī izdarīja sitiens Rains Karlsons, bet arī samisējās kājas un pats gandrīz nenokrīt. Nedaudz jūt, manuprāt, tāds neērtības Rains Karlsons pret Kreilu Grišuņinu. Bet tomēr boksers ir jaunāks, 8 gadu starpība, ambiciozāks un jau pietiekami pieredzējis. Pirmais rauns ļoti līdzīgs, bet manuprāt, tomēr precīzāks un tāds izdevīgākā pozīcijā sev nostādīja tomēr Latvijas pārstāvs ventspilnieks Nikolais Grišuņins. Laba sērija tagad no Karlsona. Tagad ļoti labi izdara sitienu sēriju Grišuņins un aiziet no pretinieka izdarītajiem sitieniem. Ļoti labi Grišuņins jūt distanci, protams, ļoti pieredzējis boksers, ļoti labs. Tagad ļoti redzējām labu sitienu kombināciju. Labais no apakšas, kreisais no apakšas, labais no sāna, bet arī uzreiz labo taisno atbild Karlsons. Otrais rauns mums sācies pavisam amatieru boksā. Tagad ir cīņa formula 3 raundu pa 3 minūtēm. Vairāk kārtīgi šī formula bijusi mainīta. Oriģināli viņa bija 3-3. Vēlāk izdarīja 5-2. Ļoti labi tagad sagaida Grišuņins ar kreiso no apakšas. Samainīja uz 5 raundiem pa 2 minūtēm. Vēlāk atgriez uz 3-3. Vēlāk atkal 5-2. Tad samainīja 4 raundi pa 2 minūtēm. Tā boksers cīnījās vēl 2008. gada Pekinas olimpiādē. Un līdz beidzot atnāca atpakaļ pie oriģinālās formulas 3-3 minūtēm, kas, manuprāt, ir vislabākā un optimālākā. Labi ar labo roku tagad Karlsonam izdevās aizsniegt Grišuņinu. Un ļoti labi redzējām, ātri izmantoja savu roku ātrumu koļa. Izdarīja tāds 3-4 sitienu kombināciju un uzreiz arī aizgāja prom no Karlsona sitiena amplitūdas. Jā, zogās, pamazām zogās Igauns klāt Grišuņinam. Cenšas noķert viņu uz sitienu, cenšas izmantot savu fizisko spēku un naturālo svāru. Tomēr Karlsons ir naturāli smagāks par Grišuņinu. Ļoti labs kreisais, labais no sāna tagad izdevās Karlsonam, aizsniedz Grišuņinu galvu. Un ļoti laba kreis, 2 reizes akredē, pat 3 reizes. Un vēl viena ļoti veiksmīgs sitiens sērija, tad 3 tādiem ordināriem kreisajiem taisnajiem Grišuņins aizsniedz Karlsonu, pēc tam uzreiz uzsprāg vēl vienā, eksplodē vēl vienā sērijā, kā arī tagad atkārtot. Ļoti labi, jā, tiešām ļoti ātras rokas, ļoti labi redz pretinieku un jūt sitienu distanci ar pretinieku Nikolais Grišuņins. Tagad nevajadzīgi koļi, paliek pie trosēm, uzņem nevajadzīgi sitienu kombināciju no Karlsona. Vēl nedaudz mazāk kā minūte 3. raundā. Ļoti efektīvi ir šie Nikolai izklūpieni, tad 2-3 ātriem sitieniem. Negaidīt uzbrukumu.
punktu tilcīņā. Nikolais pietuvojoties ļoti izdevīgi ieņem tādu klinču pozīciju, izdarot sitiens, un spēcīgs sitiens no Karlsona. Grišuņam tiek atklāts knockdown. Manuprāt, nebija tik spēcīgs sitiens. Grišuņins gan nonāca pēc sitienu uz ceļa. Varētu būt tas arī bija tas, kas lika ringtiesnesim atklāt šo skaitu. Principā arī Grišuņins atradās pret mums ar muguru, tāpēc mēs neredzējām viņa acis. Tiesnesim tas bija redzamāk, bet katrā ziņā pilnīgi noteikti visu raundu ringā dominēja Nikolais Grišuņins. Un šis beidzamo 10 sekundžu knockdowns, protams, šo punktu, ko viņš būtu izcīnījis, viņam atņēma. Lūk, ļoti laba kombinācija no Grišuņina. Cerams, ka redzēsim atkārtojumu arī knockdown. Pēc manām domām Grišuņins tīri uzvarēja raundu, un šis knockdowns, protams, šo izcīnīto punktu viņam atņēma. Līdz ar to varam ierakstīt, visdrīzākais neizšķirt. Ar šo vienu sitienu, pēc kur Grišuņins, spēcīgs kreisais no sāna, spēcīgs, tad pēc labā taisnā mājas sitienu kreisais no sāna trāp tieši pa zodu un uz burtiski uz sekundes 10 daļu. Tomēr izdara savu darbu. Šis sitiens Grišuņins nonāk uz ceļa un pilnīgi loģiski un pilnīgi pareizi ringtiesnes atklāja šo knockdown. Līdz ar to otro raundu, es savos pierakstos ierakstu kā neizšķirt. Nebūtu šis knockdowns ierakstīt viņu Grišuņinam. Bet kopumā tad manos pierakstos tomēr vienu punktu vadībā ir Grišuņins. Un kā jau visās iepriekšējās cīņās, atkal mums ir trešā minūte. Varbūt nepareizi izteicos. Tātad trešais rauns mums ir izšķirošais. Pēc iespējas aktīvākam jāpaliek Rainam Karlsonam. Tieši tā tūmā Rainam Karlsonam ļoti aktīvi jādarbojās ir pa Grišuņina ķermeni. Labi, tagad Igauns aizsniedz gan ar kreiso, vēlāk arī ar labo roku Ventspilnieku. Redzam, ka Lasins Grišuņina sejā. Labs ātrums, augsts meistarības līmenis abiem bokseriem. Tiešām pilnīgi noteikti šo var nosaukt par pasaules klases amatieru boksu. Labi, tagad izpildu labo taisno Karlsons un uzreiz labo kreiso atbild Kreils Grišuņins. Labi, sitienu apmaiņā, bokseri izdarīja sitienu, bet, manuprāt, Karlsons tomēr ar labo no sāna aizsniedz beidzamais. Jābūt Koļam tagad ļoti uzmanīgam. Karlsons ir jaunāks, 8 gadus, iespējams nedaudz ātrāks. Un arī ja ne gluži fiziski spēcīgāks, tad svarā, savā naturālajā, dabīgajā svarā, protams, nedaudz smagāks. Nedaudz mazāk pa minūti mums atliek līdz cīņas izskaņai. Ļoti labi atkal izraust Nikolais un izdara sitienu kombināciju. Un neuzspēja atbildēt Karlsons. Ļoti labs kreisais, labais atkal sitienu kombinācija. Jāredzam spēcīgi asiņo Nikolai Grišuņina deguns, bet jau mazāk pa pusminūti. Tas nepatraucēs aizdīt viņam šo cīņu līdz galam. Aktīvākam vajadzēja būt Karlsonam. Aktīvi tagad labi Karlsons sagaidīja Grišuņinu ar labo taisno. Cīņa ir beigusies. Redz, Karlsons ir atpieši pārliecināts par savu uzvaru. Es gan apšaubu šo lēmumu. Ļoti līdzīgi, protams, cīņa. Trešajā raundā tomēr, manuprāt, Igauns bija nepietiekami aktīvs. Un Nikolais, man liekas, izdarīja pietiekami,
lai šo savu pārsvaru, 1 punktu pārsvaru manos pierakstos pēc otrā raunda noturēt. Varbūt varam šo trešo raundu ierakstīt kā neizšķirt, kaut gan man liekas, tomēr precīzāks bija Nikolais Grišuņins, līdz ar to divus maksimum, minimums 1 punktu tomēr tas ierakst Nikolai Grišuņina kontā, un pēc manām domām tomēr Koļa, vēl ņemot vērā to, ka viņš ir mainīgs, tomēr tas tāds nerakstīts boksu likums, mainīgiem vienmēr neliels pārsvars ir pie līdzīgas cīņas boksā.